Sveiciens visiem manā jaunajā video, un pateicoties viena cilvēka ziedojumam, es varu uzņemt jaunu šo video, un parādīt to jums citiem. Šajā video es nolēmu parādīt, kā izskatās jaungada egle dažādās Latvijas vietās. Visur gan es nebiju, bet tajās pilsētās, kurās es biju, to jums parādīšu. Un sākšu es ar savu dzimto pilsētu Daugavpili. Tikko jūs redzējāt, kā izskatās pategle. Tepat blakām atrodas kioskiņi, gan ar karstu sulu, karstvīnu, kafiju un tādā garā. Bet jāsaka gan, ka apmeklētāji šeit bija ļoti maz, jo cilvēki izvēlējās ņemt kafiju un tēju automātā, kas atrodas turpat netālu, vai karstvīnu salonam kioskiņā, jo cenas stipri atšķirās. Piemēram, šeit karstvīns 4,50 maksāja, bet tajā kioskiņā, kas ir tepat blakām, 2 eiro. Un šeit var redzēt kopējo skatu uz vienības laukumu no viesnīcas 10. stāva. Panorāmas rats tiek uzlikts katru gadu, un tas, protams, priecē. Tālāk es esmu ieradies Liepājā. Šis ir Ziemassvētku jaungada tramvajs ar šo cepuri. Manuprāt, izskatās ļoti forši. Un ar šo tramvaju es arī braucu no stacijas uz pilsētas centru. Un lūk, šis ir tramvaju tilts. Šādi izskatās pie tramvaju tilta blakām esošā centra puse. Tepat tālāk lielais dzintars. Šādi te nodekorēta viena ēka. Un lūk, šādi izskatās Liepājas centrālā egle. Arī ar cepuri, viss tādā Liepājā sataisīts gandrīz viss ar cepurēm. Manuprāt, tie ir interesanti. Palasīju gan fórumu. Fórumā cilvēki Liepājā rakstīja, ka nav izdevies un tā, un rotājumi slikti. Bet, manuprāt, viss ir ļoti labi. Diemžēl uz pašu atklāšanu es netiku, jo sajaucu datumus. Bet to, ko jūs redzat, izskatās, manuprāt, ļoti labi. Šis te tāds kā gliemēzis atrodas tieši blakām eglei. Tas tāds kā slitkalniņš, ja pareizi sapratu. Un te adventas vainags. Vismaz tā es sapratu, es tuvāk nepiegāju, bet izskatījās kā sveces un kā adventas vainags. Nu, un tagad es esmu ieradies Talsos. Interesantākais fakts bija tas, kad braucu uz Talsiem, prasīju cilvēkiem, kur atrodas centrālā egle, un cilvēki sāka aizdomāties. Pēc tam, protams, pateica, ka tas ir pie kultūras nama. Lūk, Talsos ir šāda te egle ar dāvaniņām. Manuprāt, arī interesanti. Talsos, kad man bija ļoti maz laika, tikai 2 stundas, bet pietika, lai apskatītu šo te egli. Jāpiezīmē, ka Talsos gan bija tāds diezgan riebīgs laiks, visu laiku stipri lija, un īpaši staigāt nemaz negribējās.
lūk, šī te ieliņa ved no centrālās egles, no kultūras nama, uz, kā lai to pasaka, uz bibliotekas virzienā, uz universālu veikalu bijušo. Un šī ieliņa, kā arī ieliņa uz Luterāņu baznīcu, bija skaisti izgaismotas. Bet pārējās vietas, kur es staigāju, piemēram, no Rimi veikala uz autoostu, viss bija tāds diezgan tumšs un nemājīgs. Šī ēka, es nezinu, kas tā ir pa labi, izskatījās tā kā Latvijas Telekom bijusi ēka, bet es varu kļūdīties, tie, kas ir no Telsiem, varbūt tās var mani apskaidrot, kas tā ir pa ēku. Un lūk, te ir tagadējais universāla veikals, ja es pareizi saprotu. Tur iekšā ir veikals Rimi, bet šī ēka man galīgi nav skaidrs, ka šī ir pa ēku. Un, nu, pamazām dodos es uz autoostu, lai brauktu tālāk. Jā, vēl piestāju pie Talsu bibliotēkas. Padomju laikos šeit bijis universāla veikals. Un lūk, šī te iela ved uz autoostu, tāda diezgan patumša. Ja es atvainojos, šī te iela kreisi iet uz autoostu, tur gāju uz centru, kur bija diezgan viss patumšs. Nu, un savukārt šī ēka ir izglītības iestāde, nezinu, vai bērnu dārzs vai nē. Garām gājējiem jautāju. No sākuma es padomāju, ka tie ir baznīca, par cik eņģeļi ir. Bet tad man izskaidroja, ka nē, šī esot izglītības iestāde. Lūk, un tagad es esmu atbraucis uz Ventspili. Šis ir Rāts laukums. Arī Ventspilī diezgan stipri lija un bija diezgan tāds nepatīkams laiks, bet toties egle apskatījos, un arī šī egle man priecēja sirdi. Šī priekšā, ja nekļūdos, ir Svētā Nikolaja Luterāņu baznīca. Nu, un pieešu eglei nedaudz tuvāk. Jāpiezīmē, ka Ventspilī bija arī tāds paliels vējš, un tas vējš arī neradīja labu sajūtu. Kas šī ir pa iela, es nezinu. Manuprāt, lielā iela, bet es varu arī kļūdīties. Nu, un šeit pafilmēju tāpēc, ka šeit koki tādi ļoti skaisti. Un, kad braucu uz Ventspili, autobusa šoferim jautāju, kur atrodas centrālā egle. Viņš teica, ka nemācēja konkrēti pateikt. Viņš domā, ka tas ir pie koncerta zāles Latvija, jo tur katru gadu tiek sagaidīts jaunais gads. Bet vispār egles esot divās vietās, Rāts laukumā un pie koncerta zāles Latvija. Kā vēlāk pats atklāju, ir arī vēl trešā egle, ko es pats redzēju, tā ir Pārventas centrā. Pieturā stāv elektroautobusi, tādi pa Ventspili kursē.
Par mikroautobusiem var pieminēt faktu, kad reizēm viņus var nogaidīt ļoti ilgu laiku, nav neviena, bet beigās atnāk uzreiz 3-4 gabali, un tas nemaz nav patīkami. Bet jāsaka, kad šoferīšu kultūra ir ļoti patīkama. Nesmu tādu kultūru saticis ne Daugavpilī, ne Rīgā, kad šoferīts pagaida, kamēr to atsēsties, un tikai tad sāk braukt uz priekšu. Nevis kā, piemēram, mums Daugavpilī, vēl neesi atgājis, pats riktīgi vēl neesi saņēmis biļeti, kad jau šoferīts spiež kāju grīdā, un tu gandrīz esi gar zemi. Un šī ir koncerta zāle Latvija Ventspilī. Šis ir tas lielais laukums priekšā koncerta zālei. Un šādi varētu izskatīties centrālā egle. Es nezinu, vai ir atslaukumā centrāla egle, vai šī ir centrāla egle, bet ja šī ir centrāla egle, tad manuprāt ļoti skaisti. Priekšā klavieres noliktas. Kad ar telefonu filmē, tad tas telefons izplūst gaisma tā, un ļoti grūti tā saskatīt kaut ko ar pēdiņās dzīvu aci, tas, kas izskatās labāk. Un te arī tepat nolikti dažādi mūzikas instrumenti. Pašā koncerta zālē nekad neesam bijis ne uz vienu pasākumu, bet ļoti gribētos kādreiz apmeklēt arī kādu pasākumu. Šī ir tāda viena izgaismota govs. Un tagad jau es atrodos Preiļos, otrā Latvijas pusē. Šī ir Preiļu centrālā egle. Tepat blakām arī autoosta. Bijušais Universāla veikals, Katoļu baznīca, tirgus, Maksima, īsāk sakot pats centrs. Un šeit jau ir uzsniedzis sniedziņš atšķirībā no citām pilsētām, kur es biju. Lūk, šādās pilsētās es pabiju, parādījums tālāk, kā izskatījās egle šajās pilsētās. Ieguldīts tiešām liels darbs, tāpēc ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, īkšķi uz augšu, un tie, kas nav parakstījušies uz manu kanālu, ļoti ceru, ka to izdarīs, jo man tas ļoti daudz nozīmē. Tāpat ceru arī uz jūsu atbalstu, ceru, ka nepametīsiet, un teikšu jums laimīgu jauno gadu. Atā!